Es esmu atradis latviešu ražotāju. Tepat no Latvijas, tepat no Ludzas. Jā, Ludza. Daudz ko faktiski sākot ar lauksaimniecības tehnikas aprīkojumu, agroboks saucamais, jā. Aprīkojums traktoru tehnikai uz priekšējās uzkares montējams. Priekšā nevis aizmugurē? Jā, var priekšā. Galvenā doma viņam bija tāda, ka mēs paši pie sevis saimniecībā viņu izmantojam ar tādu tipu miglotāju. Tu uzliec, saliec ķīmiju, auga aizsardzības līdzekļus iekšā bāzē no rīta un pēc tam visu dienu tas cilvēks strādā ar miglotāju. Un tas ir tavs pašā rēķināts, zīmēts, ražots? Jā, pieļautās kļūdas, izdevumi kosmiski un viss pārējais. Jā, ir pārdzīvot, saprasts. Jā. Kamēr strādā? Nu jā. Plānots ir kaut ko maziem ekskavatoriem taisīt kausiņus, zobu kausus. Tas, kas mūsu resursos ir iespējams izdarīt, to mēs mēģināsim taisīt. Kaut ko esam arī maziem ekskavatoriem, saucamos tos dēļus, planējamos uz rotatiltu uzliekam. Uztaisījām, pagaidām testējam paši, lai saprast, kas tur ir. Bet nav nekas labāks. Tev pašam ir ekskavatori, tu pats strādā ar viņiem, plus vēl pašam ir metāla būves iemaņas, un pats arī saliec priekš sevis, tā kā tev vajag. Sametināta, un ar viņu faktiski Tu liki viņam aizmugurē rulli, kas piegludina? Vēl nē, bet plānu likšu, jā, jo bez ruļa grūti noturēt to līdzinumu pašu. Tad viņš baigi dziļu zemē liet. Tev viņš ir uz maziņā, uz piespanīgā ekskavatora. Jā. Bez rotatilta viņš funkcionē? Nē. Tikai rotatilts. Tikai rotatilts. Rotatilts vispār mēs tagad faktiski ir tā, ir nākošā ideja meža nozarē iet ar mazu ekskavatoru rotatiltu tikai tā, ka viņš var sākt konkurēt kaut kā ar harvesteru. Jo nav noslēpums cilvēkiem, zāģeriem ir problēmas ar muguru, un neviens zāģeris netaisās valkāt tos baļķus iekšā, likt čupās skaisti cirsmā. Gatavot cirsmu, sākt zarus atsevišķi, jo tas ir palīgs, kura šodien nav. Cilvēka resurss ir tāds, ka, ja tu viņam iedos vēl labu zāģi un tikai viņš griezīs, tad viņš būs ar mieru. Bet pārējos kubus taisīs ekskavators. Mēs šogad arī to varbūt tik tā kā redzēt tās bildes, kā mēs tur likām. Jā, nedēļu mēs pastrādājām bez viņa, bez tā ekskavatora un atpakaļ atvedām viņu tālāk strādāt, jo izvešanas laiks, cirsmas sagatavošana, nežēlīgi ātri viņš gāja, tas ekskavators. Galvenais, viņš tev ir priekš latviešiem tāds nepierests izmērs, 5,5 tonnas maziņais. Jā, transporta izmaksās viņš tāds, bet rotatilts, jā, tur ir lieta. Rotatilts mežā? Tepat Latgalē? Jā, gan saules paneļos strādājuši ar rotatiltu esam. Faktiski ar viņu ir pastrādāts. Super. Jo parasti visi grib tos lielos ekskavators. Tur 18, 20 tonnīgo, 22 tonnīgo. Mums šodien no mazajiem ekskavatoram motostundu ir vairāk nekā lielajiem. Vairāk noslodzi. Jā, viņš visu laiku strādā. Jebkurš darbs, kur cilvēkam rokas prasa celt kaut ko ceļam ar viņu. Mugur nemoko. Nemoki. Jā, un izmaksu ziņā viņš patēriņš viņam tur stipri zemāks. Faktiski baļķus saliekam cirsmās, un pēc tam tu uzliec to kausu, pišķi pārtaisījām, to dziļo kausu uzmetinājām plāksnes, seklus taisījām un paceles taisījām. Piesakos ciemās, aizbrauksim pie tevīm. Brauc. Un uztaisīsim kaut kādu video dabā, kā tev veicās ar to strādāšanu. Līdz tam laikam tu arī būsi pabeidzis savu līdzinātāju. Varbūt, jā. Parādīsim tos darbus, ko ar rotatiltu varam izdarīt ar ekskavatoru. Jā, savu to līdzināšanas dēli. Protams, jāpabeidz, jāpilnveidot. Un tavus darbus, tā, ko tu ražo, tur uz vietas, obligāti, tos arī apskatīsim. Kas tev tur uz vietas sanāk? Un parādīsim, kā zālē ražojam. Zālāju? Jā, sēklas. Paši, ja? Jā. Tas ir viss mūsu saimniecības. Mēs uz nedēļu pie tevis, ja? Akmeņus lasīt. Akmeņus. Tas ir pa dienu. Jā, jo tur ar ekskavatoru tev nevar izdarīt, jā. Tur tikai roku darbs. Labi, tad vienojušies. Būsim ciemos. Skaidrs.